mūsu sabiedrībā, nezinu kāpēc, nojaušu kāpēc, bet patiesībā tas nav pareizi. Tiek kultivēta ideja, ka vienmēr jāiet uz kompromisu, jāpaklusē mīļā miera labad, jāpiekāpjas, jo tad būs sadzīve mierīgāka, patīkamāka, visiem būs labi. Bet šai monētai ir otra puse, kura nekad netiek apskatīta, un tomēr tā ir pati svarīgākā. Tas ir, cik daudz šajos kompromisos un piekāpšanās tu pārkāp sev. Tu pārkāp sev savām vērtībām, savām tām lietām, kas tev patīk, un caur kurām tu sevi izpaudi, un caur kurām tu esi tu pats. Tā ir galvenā lieta, lai tu būtu laimīgs, lai tu būtu stabils un lai tavi apkārtējie būtu laimīgi. Sveiki, es esmu Cintra Liepa, neirolingvistiskās programmēšanas speciāliste, un manās konsultācijās mēs varam ceļot pa laika līniju. Tā ir neirozinātniska metode, neirolingvistiskā programmēšana, kas balstās uz pieredzi, uz pētījumiem, kā strādā cilvēku psihe, un visa šī zinātne sākās, neirolingvistiskās programmēšanas ideja sākās, kad sastapās divi zinātnieki, kuri mēģināja saprast, kā darbojas veiksmīgi cilvēku prāts. Tātad, kādi veiksmīgi modeļi tiek izmantoti, lai cilvēks savā dzīvē varētu veiksmīgi funkcionēt. Un tādējādi, atgriežoties pie kompromisiem, ar kompromisiem tātad uzmanīgi, un jebkurā gadījumā vienmēr ir jāatcerās, kas ir mans kodols, kas man dod spēku, jo jebkurā brīdī, kad to savu spēku nodod, tad to arī būtībā zaudē visu spēli. Jo dzīve ir spēle, un nevajag par to aizmirst. Nāciet pie manis uz neirolingvistiskās programmēšanas konsultācijām, varam atvieglot pagātnes notikumu uztveri, izpausmi, kā mēs viņus atceramies, negatīvus notikumus pēkšņi varam sākt skatīt pavisam neitrāli un brīnīties, kāpēc tas mums ir agrāk nepaticis un bija šokējoši. Vai arī varam izdzīvot scenārijus, piemēram, kā būtu, ja es nevienam nepiekāptos. Un nav jau runa par piekāpšanos vai nepiekāpšanos vardarbīgā veidā, vienkārši pieturēšanās pie savām vērtībām. Vēl jums jauku dienu, visu labu, uz tikšanos atkal!